Šis viss kopā saucās pelvis. Pusīte saucās os kokse. Pelvis sastāv no 6 kauliem, 2 zarnkauliem, kas veido, kroči stāstīšu par os kokse. Acetābulu veido 3 kauli saugot. Os ilium, os ischii un os pubis, kas ir šis te kauliņš. Pie os kokse mums ir acetābulum, tas ir šis locīta viedobums, kur izšķir margo acetābulu, tā ir šī te asā maliņa. Tad ir fosfacetābuli, kas ir bedrīte lūk centrā. Tad ir incizura acetābuli, kas zirgam ir diezgan neizteikta, bet atrodas šajā vietā apakšā. Pie īpatnībām papētiet, cūkai ir ļoti dziļa, atgramotēm mēdz būt, mēdz nebūt. Uz iekšā acetābuli ir fācies lunāta, pusmēnesis virsma, kura zirgam un atgramotēm nevienmēr, bet zirgam ir izteikti, ka rekur no fossa acetābuli iedalās pars major un pars minor. Tālāk pie os ilium ir korpus osis ilī, kuru var paņemt lūk šādi ar roku. Tad ir ala osis ilī, tas ir lūk šis te spārns. Citiem dzīvniekiem nav tik izteikts, viņš varbūt arī tāds apaļš maziņš uz priekšu. Tad ir krista ilijāka, kas ir lūk šī te šķautne, krista ilijāka. Tad ir tuberkokse, tas ir lūk šis paugurs. Un otrā pusē ir tubersakrāle, jo otrā pusē tur pievienojās os sacrum, krustu kauls. Tad ir fācies gluteā, tā ir lūk šī te zarnkaula spārna virsma, un uz tā atrodas lineā glutē. Tā ir lūk šī te līnija. Zirgam tā ir izteiktāka. Sunim tās ir 3, bet diezgan grūti saskatāms. Ja kādam interesē, sunim ir kraniālis, kaudālis un supracetubulāris. Tālāk ir fācies sakropelvina. Tā ir virsma otrā pusē, zarnkaula spārnam. Visa šī ir fācies sakropelvina. Tā izšķir fācies aurikulāris, tā ir šī te locītā virsma, pie kuras pievienojās os sacrum. Un pārējais ir fācies ilijāka. Tālāk. Ir lineā arcuata, kura sākās uz šī kaula ķermeņa, tā ir lūk šī te līnija, uz kuras atrodas tuberculum muskuli psoas minors. Ir pasniedzēji, kas sauc viņu par tuberozītas. Tā kā uzmanīgi, ko kurš grib. Tad vēl var redzēt incizura ischiadica major, kas ir lūk šis te ierops, kas turpinās kā spina ischiadica, un tālāk turpinās kaudālāk incizura ischiadica minor. Tātad vēlreiz incizura ischiadica minor, spina ischiadica, incizura ischiadica major. Tad pie os ischī ir korpus osis ischī, ko mēs atkal varam apņemt ar roku. Tālāk izšķir tabulosis ischī, tā ir lūk šāda te tabuliņa. Citiem dzīvniekiem varbūt arī mazliet savādāka forma, bet pārsvarā tādas kā 4 stūrītes var iezīmēties. Ir rāmus osis ischī, kas ir lūk šis te zars līdz foramen obturatum pusei. Šis ir foramen obturatum, viss lielais aurums. Līdz pusei tā tad ir rāmus osis ischī. Tad
ir tuber ischiadicum, kas ir lūk šie te pauguri. Tad ir incizūra ischiadica minor pieder pie šī kaula. Ir vēl os pubis, tas ir lūk šis te kauls. Tātad pie os pubis izšķir corpus osis pubis, kuru var apķert no acetabuli puses. Visi korpusi attiet no acetabuluma. Ir ramus cranialis osis pubis, kas arī iet apmēram uz korpusa pusi. Tad ir ramus caudalis osis pubis, kas iet no šīs vietas līdz foramen obturatum pusei. Tātad ramus cranialis osis pubis, ramus caudalis osis pubis un ramus osis ischii. Tālāk apgriezīsim otru pusi. Tālāk ir pectenosis pubis, kas atrodas šajās vietās, šajās. Tā kā centrā nē, bet šajās vietiņās. Tad tālāk ir eminentia iliopubika. Tie ir lūk šie te izaugumiņi, no sāna viņus labāk redz. Šie te izaugumiņi, lūk šie te. Un tad būs tuberculum pubicum ventrāle. Lūk šis te, tūlīt parādīšu, lai labāk redz, šis te paugurs. Un tuberculum pubicum ventrāle, kas ir izteikts vīrišķo sugu pārstāvjiem. Tad pie pelvis pieder simfīzis pelvina. Tā ir vieta, kur os coxe saug kopā. Tad vēl izšķir arcus ischiadicus. Šī ir, lūk, šī te arka. Tad ir crista symphysialis, kas ir izteikta tikai zirgiem, un tā atrodas uz simfīzis pelvina. Tad ir cavum pelvis, kas ir lūk dobums, viss iegurņa kaula dobums, tāpat kā bija pie toraksa. Tad ir linea terminalis, tā ir līnija, kas savieno visas pecten, eminencija, visas lineās arcuatas kopā ar os sacrum un promontorium. Tā ir lūk linea terminalis pilns aplītis. Tad ir apertura pelvis cranialis. Tā ir lūk šī vieta. Tā ir iegurņa ieeja. Un no kaudālās puses būs apertura pelvis caudalis, tā būs iegurņa izeja. Tad ir axis pelvis, kuru mums teorētiskajā lekcijā izstāstīja, ka tas ir leņķis izejai un, var teikt, ieejai. Tad solum pelvis osseum ir 4 kauli tikai kopā bez os ilium. Tas ir iegurņa kaula pamats. Tas ir lūk 2 os ischii un 2 os pubis.